visus datus par to, cik tās tērējušas par publikācijām mēdījos. Turklāt tas ir svarīgi, jo Rīgas mērs Nils Ušakovs solīja, ka līdz ar jaunās avīzes izdošanu šiem izdevumiem turpmākajos gados jāsamazinās. Kamēr Rīgā un Latvijā diskutē par citiem Ušakova plāniem satiksmes jomā, Tallinā deklarēti iedzīvotāji sabiedriskajā transportā jau no gada sākuma brauc pilnīgi bez maksas. Tallina kļūs par pirmo Eiropas galvaspilsētu ar šādu sistēmu. Kā tā darbojas un ko par to saka igauņi, kas spiesti par biļetēm maksāt, Tallinā skaidroja Gundars Rēders. Paldies! Ja nav etalons, tad biļeti jāpērk pie vadītāja, un tas maksā €60, un vēl dārāk nekā Rīgā. Taču lielākai daļai tiem, kas brauc šajā pasažieru vagonā, tas ir pa brīvu, un visi ir ļoti apmierināti. Mana €60 vērtā biļete der tikai vienam braucienam, bet somu turisti demonstrē etalonu. Tos var nopirkt lētāk par €10 un der stundas braucienam kaut vairākos transportos. Vai par €3 var iegādāties dienas biļeti. Bet tas viss turistiem un pilsētā nedeklarētiem pasažieriem. Talliniešiem brauciens nemaksā neko. Mums ir ļoti labs transports, tāpēc, ka es pati biju tramvaja vadītāja. Labs tāpēc, ka par brīvu? Arī tāpēc, ka tīrs un iet pēc grafika. Dzīvoju 20 km no Tallinas, transportu lietoju katru dienu 2 reizes. Man kā studentam viens brauciens dienā ir par brīvu. Es domāju, tā ir godīga sistēma. Tev jābūt deklarētam iedzīvotājiem, lai dabūtu bonusus. Bezmaksas sistēmu deklarētajiem iedzīvotājiem Tallinā ieviesa 2013. gada 1. janvārī. Pirms tam notika referendums, kurā 75% talliniešu nobalsoja par. Tagad Tallina ir pirmā Eiropas galvaspilsēta un ar 400 000 iedzīvotāju lielākā ar šādu sistēmu. Mazākās, piemēram, Beļģijas mazpilsētā Haseltā, līdzīgs eksperiments notiek jau 16 gadus, taču šā gada beigās beigsies. Pasažieru skaits pieaudzis tā, ka pilsētas budžetām brīvbiļešu sloks izrādījies par smagu. Tallinas domas pārstāvi pagaidām ir optimistiski un cer uz jauniem pārdeklarētiem talliniešiem. Jana Bruns ar vīru un 2 bērniem pirms 2 gadiem pameta Tallinu, iegādājās māju Rāe pagastā. Lai izbraukātu uz darbu, bērndārzu un skolu galvaspilsētā, ģimene nesen nopirkus otru mašīnu. Viņi ir vidusšķiras pārstāvi, kas pārcēlušies uz klusākām vietām galvaspilsētas apkaimē, ja tā saucamo Tallinas bagāto jostu, un uz šo igauņu pārdeklarēšanos un nodokļiem mērķē Tallinas mērija. Bruns ģimenes gadījumā pārdeklarēts ir vienīgi 10-gadīgais dēls Danīls. Viņš nav reģistrēts mūsu reģionā, bet pilsētā pie tēvoča, jo dēls mācās pilsētā. Vēl pulciņi, viņam dienas laikā ar vairākiem transportiem jābraukā. Tallinas pārstāvi lēš, gada laikā uz galvaspilsētu pārdeklarējušies 12 000 iedzīvotāji, kur ienākumu nodokļu daļa, kas nonāk pilsētas budžetā, varētu sekt 12 miljonus eiro zaudējumus, kas rodas no bezmaksas transporta. Tiesa šie aprēķini ir aptuveni. Daļa pārdeklarējušies ir skolēni, kā Bruns ģimenei, kas pagaidām nekādas nodokļus vēl nemaksā. Kāpēc pārējā Bruns ģimene paliks reģistrēta Rāja pagastā, viens no iemesliem vietējās pašvaldības piedāvājums daļai apmaksāts bērndārs. Katra pašvaldība cīnās par iedzīvotāju. Tā, piemēram, no Tallinas 17 km attālās Mārdu pilsētas mēramata kandidāts Vladimirs Arhipovs kā pirmsvēlēšanu lozungu izvēlējies to pašu – bezmaksas transportu savējiem. Mūsu biļešu sistēma nākotnē dos iespēju reģistrēt arī apkaimi pašvaldības. Tā kā, ja viņiem ir nauda budžetā, ko mums pārskaitīt, viņi arī var piedāvāt bezmaksas transportu saviem iedzīvotājiem. Autobusi par brīvu tie ir ne tikai sociāla labuma un ekonomiska apsvēruma. Tas, protams, ir arī politisks kapitāls. Tuvojas pašvaldību vēlēšanas un grūti būs kādam konkurēt ar Edgaru Savisāru, kurš šobrīd sēž pilsētas mērijā un visticamāk to turpinās darīt arī pēc 20. oktobra.
Edgars Savisārs ir Tallinnas mērs kopš 2007. bet kopumā pilsētu vadījis 9 gadus. Līdzīgi kā Nila Ušakovs saraksts, pēdējās pašvaldību vēlēšanās Savisāra centra partija savākus absolūtu balsu vairākumu un tagad cer uz to pašu. Centra partija ir daudz mūsu labā darījusi. Es eju uz skolām, mācos valodas, apmeklēju vecu cilvēku universitāti. Viņš mūs neliek mierā, pensionāriem nevajag sēdēt mājās un gaidīt nāvi uz dīvānu. Arī citu partiju mēra kandidāti neapšauba bezmaksas autobusus. Hardo Asmē, starp citu pirmais Tallinnas mērs neatkarīgajā Igaunijā, piekrīt. Ja 65% no transporta budžeta tāpat jādotē, nav vērts par atlikušajiem 35% cīnīties ar kontrolieru armiju un citiem administratīviem izdevumiem. Taču kritizē Savisāra domu par īstermiņa domāšanu. Vispirms vajag modernizēt un tad dot par brīvu. Pilsētas vadība vienkārši paņēma veco padomju laika transporta sistēmu un deva cilvēkiem iespēju lietot to par brīvu. Ir jāmaina maršruti, jo dzīvošanas un darba vietu koncentrācija 25 gadu laikā ir mainījusies. Tāpat transports jādarbina ar biodegvielu un pašu ražot elektrību. Tas būtu ilgtspējīgs redzējums. Šobrīd Tallinnas vadība mēģina vienoties ar valstī piederošo Igaunijas dzelzceļu. Ja vienosies, arī vilciens Tallinnas teritorijā deklarētiem talliniešiem būs par brīvu. Tallinnas piemērs sniedz vismaz 2